Česlava Balkans iecelšanu izšķiras vidusskolas direktora amatā. Dīcamā, laikam ziņos skatos Silvija Kalnija. Nozīmos par šo konkursu gaidu. Mēneša sākumā noslēdzās konkursus izšķiras vidusskolas direktora amatu no 29 pretendentiem uz intervijām aicinājām 10. Tad no šiem 10 atlasījām to pašu labāko un atbilstošāko. Tas ir Česlavs Blatņa. Blatņas kungs ir ieradies arī šodien šeit, lai atbildētu uz jums jautājumiem. Es domāju, ka vispirms varbūt Česlavs stāvis ir priekšā un tad jautā. Šobrīd strādāju Latvijas Nacionālā kultūras centrā par mūzikas izglītības ekspertu. Pirms tam 3 gadus strādāju Valdes vidusskolā par direktoru. Kā arī man nav svešas pašvaldības darbs, es biju iepriekšējā sasaukumā Vecumnieku novada domas deputāts. Ir arī tādi papildus darbi. Es arī esmu kā eksperts akreditācijas komisiju darbā skolās. Mana izglītība, es esmu ieguvis magistra grādu mūzikā, magistra grādu skolvadībā un šobrīd studēju tiesību zinātnes biznesa koledžā. Tas laikam īsumā 5 teikumos par sevi. Es varbūt varu atbildēt uz jums interesējošiem jautājumiem. Lūdzu, neskatīju jautājumus, lai izgalvētu. Kāda saistība ar Inšķili ir kaut kāda jums? Nē, es esmu cilvēks, pie tā varētu teikt no malas. Ir pazīstami, protams, cilvēki daži, bet es neesmu šī novada iedzīvotāja. Kura novada drīkst jautāt? Šobrīd esmu rīdzinieks. Stils cerīju šodien nebūs. Aktīvāk jautājumi. Es varu tikst. Arī šajā intervijā, kad mēs arī intervējām Česlavu kungu, bija tāda situācija, kā arī Rūtas kundze ziņoja, kad mēs arī uzklausījām 10 šos pretendentus un ļoti interesanti bija mūsu kolēģi šīs intervijas. Un jāsaka, ka Česlavs bija viens no tiem, kas ļoti labi izskatījās un arī mācēja un mums pārliecināja par savām idejām un par savu profesionālām prasmēm. Un šis pretendents, kas tiešām mūs uzrunāja. Un es godīgi sakot, gribu novēlēt šim kolēģiem, lai viņam viss izdodās, jo arī vidusskola gribēja redzēt vīrieti, cik es zinu. Jā, vīrietis ir. Bet tālāk šis saturs vai veidojās no darbiem. Es varbūt tikai piebildīšu, ka mums, jūs jau ziniet, mums ir vairāk kāds sieviešu kurs sanāks ar tādu mazu vīriešu piešprits, un jūs jau ziniet, ka sieviešu korī ir tāda dažādo raksturu un emociju būtības visādi, bet mums ir komanda, jums nāks tā kā pormeisteri un koncertmeisteri. Es domāju, ka viss aizies. Tā kā atstāt to muzikālu un citu cilvēku zinās, tomēr gribu pieslēgties vairāk no saimniecības. Bet tad mākslinieckā pašdarbība būs augstā vērtē joprojām. Es esmu pats diriģents, līdz ar to es vēl tāpēc es teicu, jūs vadīsiet, jums būs palīgi. No sveša. Pēc dubulti iegūst. Jā. Bet arī klāsies diriģents. Ko nozīmē diriģents? Viņš arī var diriģēt, es domāju, skolas kolektīvu, kas ir 53 pedagogi. Es tā arī to biju domājis. Un 35 saimnieciskie darbinieki, kad ir 100 cilvēki. Un šeit tiešām diriģents, lai savaldītu savu to diriģējumu pusi, man liekas, ka tur jābūt šim prasmēm. Es vēl gribu piebilst, ka mēs jau stādījām priekšā Česlavu vadību skolas padomes sēdē vecākiem, vecāku pārstāvjiem, un arī protokolā tika noformēts pozitīvs vecāku viedoklis. Visi vecāki atbalsta šo kandidātu, kuri mēģina šodien deputātiem pasniegt šo vecāku viedokli, tad arī deputāti uzstāst pašvaldībai. Pašvaldība ir atradusi
pareizo kandidātu, un daļa tiešām ir izmantoja šo situāciju un pusstundu uzdeva visdažādākos jautājumus, šeit runājot par skolas attīstības vīziju, par dažādām mūdzinām, ko vajadzētu, lai skola piesaistītu bērnus un bērnus nevestu uz Rīgu. Un tad viņš veiksmīgi tika ar šo stresa interviju galā, un vecāki tiešām visu vienbalsīgi pozitīvi vērtēja jauno skolas direktoru, kā ir arī vecāku atbalsts. Ļaunis kundze, paldies par jūsu skaisto runu, bet mēs droši vien uzklausīsim direktoru potenciālo kandidātu. Es droši vien teiksim, es uzdošu dažas, varbūt netik profesionāls jautājums, jo es par skolas izglītību ļoti maz ko saprotu. Un es arī, cik es saprotu, jūs esat iepazinies ar Audekas Liedzēju šobrīd. Jā, vispārējos vilcienos, jā. Kāds ir tas iespējas? Protams, ir dažas lietas, kam var piekrist, dažas lietas, kas ir atbilstoši specifiskas izglītībai, bet dažas lietas ir jāsakārto. Teiksim, es domāju, tādā ziņā, nomenklatūra, man liekas, tas ir, es nebiju domājis, ka man būs jākārto nomenklatūras lietas, kas ir minētas šajā auditā, ka viņas arī īsti sakārtos. Bet es saku, tas ir ieejot auditoram, jebkurā iestādē, viņš norāda uz tām lietām, uz kuras ir jāizlabo. Es neuzskatu, ka tas ir kāds, kas slikts un jāķeras pie darba un jāsakārto. Un tās lietas, kas varbūt ir saistītas ar izglītības procesu un ir specifiskas, tās varbūt pamatot auditoram, ka īsti tā nav. Jo Latvijā ir diezgan liela problēma. Ir juristi un ir izglītības darbinieki. Nav cilvēki, kas ir izglītības darbinieki un juristi vienā personā. Un bieži vien es savā arī darbībā esmu sastapies, ka lai juristam pamatotu to viedokli, kas ir saistīts ar izglītības procesu, viņš īsti neizprot tā procesā, teiksim, kaut kādas specifiskas lietas, bet tas ir dialogs. Ņemot vērā, teiksim, parasti jau, teiksim, konflikts, kā man par ir šeit, teiksim, skolotājiem, par to, ka mēs parasti pietrūk šīs te attiecīgās vai, teiksim, pietiekoši samaksas. Atbilstoši algu līmenis vai šī noslogotība. Kā jums liekas, teiksim, kā tas iespaido mūsu skolu, vai kāds varētu iespaidot? Lai mēs, teiksim, arī šo skolotājus, kas ir kā prioritārs. Es arī darba intervijā, jau otrā intervijā, kas bija, uz kuru man aicināja, mēs tieši arī pārunājām šīs atalgojuma lietas skolotājiem, un te arī izkristalizējas viena lieta, ka Ikšķilas novadā skolotāji ir, varētu teikt, ka viņam atalgojuma līmenis ir viens no labākajiem Latvijā kā tādiem. Respektīvi, es domāju, algas likmi par slodzi. Līdz ar to, pašvaldība man tā kā, apliecināja, ka šī algas problēma, kas ir mazās lauku skolās, ka viņa Ikšķilas vidusskolā īsti nav. Es varbūt maldos, bet šobrīd man ir tāda ziņa un tāds pirmais priekšstats. Paldies, ka teiksim tā jau. Un pēdējais jautājums, ko es gribētu uzdot. Mācās, teiksim, tādas lietas. Vai kalpiem ir vajadzīgi izglītība? Kalpiem? Jā. Ko jūs domājat, terminu kalpi? Jā. Kā parasti saka, arī mēs esam tautas kalpi. Jā. Un jūs, kā teiksim, direktors... Es arī būšu tautas kalpi. Zināt, man paziņu lokā ir arī tādi paziņas, kas ir beiguši 9 klases, bet viņi ir veiksmīgi uzņēmēji. Es uzskatu, ka izglītības jautājums nav noteicošais, viss ir atkarīgs no paša cilvēka potenciāla. Paldies, man vairāk jautājumu. Jūs esat tāda autoritāra darba stila vai demokrātiska, vairāk piekritējs vai elastīgs? Es teikšu tā, es uzklausīšu lēmumu, es uzklausīšu viedokļus, un ja tie viedokļi būs konstruktīvi, tad es viņus arī pieņemšu un lēmumu, gala lēmumu pieņemot, es viņus ņemšu vērā, bet es vairāk esmu tendēts uz komandas darbu, bet viennozīmīgi man kā direktoram šis ir galvārds, kuram man jāpasaka savus lēmumus. Bet galvenais ir izklausīt. Jo neviens viedoklis nav nepareizs vai pareizs. Ir viedoklis, katram cilvēkam ir savs subjektīvais viedoklis, un tad vienkārši jāatrod to zelta vidusceļu. Kā liekas, cik ilgas gadus gribētu strādāt? Cik vajadzētu, kāds ir izaicinājums? Varbūt pēc 3 vai 4 gadiem tev piedāvās, prezidenta vietnieku amatu,
Es varu pateikt godīgi, es pat, kad atstāju Valdes vidusskolas amatu, es gāju ar lielu sajūsmu uz ministriju, ar tādu domu, rekā mani ievēroja, piedāvā toreizēji tagadējā kultūras ministrija personīgi mani aicināja uz šo amatu, jo mums bija ļoti laba sadarbība skolas līmenī, dažādu pasākumu, valstiski arī nozīmīgu finālu skatu organizēšanā. Un es varētu teikt, ka valsts pārvaldē es esmu vīlies, mani viņa vairs nevilni. Jo pašvaldības darbs ir bišķiņi savādāks, intensīvāks. Es ceru, ka es esmu atvedis beidzot to vietu, kas ir pietiekoši prestiža, pietiekoši laba. Es tā kā plānoju ilglaicīgai darbībai savu darbību šeit. Es nevaru jums noteikt, vai tie būs 5, 10 vai 20. Ja man piedāvās Eiropas komisāra darbu, tad droši vien es aiziet. Kur pašlaik esat dzīvojat? Rīgā es esmu, bet es vēlreiz atkārtošos, ka principiāli, kā nāca šis darba sludinājums, es tā kā meklēju sev arī īpašumu, kur dzīvot, un Ikšķila ir tādā ziņā ar jaunajiem projektiem, uz pusi, uz 1/3 lētāka īpašuma vērtība nekā Rīgā, un tas man piesaistīja, un es tā kā plānoju pārcelties arī uz Ikšķilu. Tas varbūt nav mēneša jautājums, bet perspektīva. Vēl kādi jautājumi? Es domāju, ka tā. Kā jūs domājat, kas būs tas pats galvenais un pirmais, ko jūs tā kā gribētu skolā? Pats pirmais? Neapšaubām ir situācijas apzināšana, neapšaubām ir tās būs tikšanās gan ar administrāciju, gan ar pedagogiem. Ar pedagogiem, protams, tā būs pirmā tikšanās, gan ar vecāku domas pārstāvjiem, gan vēlreiz ar skolas padomi. Vairāk vai mazāk, es domāju, šis atlikušais mācību gads pirmais būs tāds izziņas process. Un īstenībā ļoti pozitīvi, ka šis mācību process beigsies, jo skolā iestāsies klusums, un tad es varēšu tā konstruktīvi pieķerties tām visām tehniskām un saimnieciskām darbiem. Jā, bet pirmais tas būs izziņas un iepazīšanās process. Tas jau jebkuram. Es domāju, varam balsot. Kas pār? Tas ir virzīšana uz domu sēdi. Mums ir parasti. Paldies.